Čau! Šajā video pastāstīšu, kā jebkurš cilvēks savā dzīvē var izcināt nemieru. Pirmais aspekts – vide. Ja tev nepatīk tas, kur tu atrodies, attiecības, pilsēta, dzīvoklis, māja, pat tavas drēbes, ir jāuzdod sev jautājums, cik ilgi es vēlos to vēl paciest. Un daudz cilvēki ir ļoti pacietīgi. Viņi ir gatavi būt tur, kur viņiem nepatīk, ilgi. Ilgi. Bet tas ilgtermiņā rada trauksmi, pretestību, disharmoniju un nelīdzsvaru. Un daudz cilvēki nesaprot vai negrib atzīt, ka ir jāieliek tas darbiņš. Daudziem negribās ielikt darbiņu, daudziem gribas slinkot, bet visam ir savas sekas. Un ja tavā dzīvē tev ir apnicis uztraukties par finansēm, vai dzīvot tur, kur tev nepatīk, vai būt attiecībās, kas tev riebjās, uzdod sev jautājumu, cik vēl ilgi es šo vēlos, un pieņem lēmumu. Pieņem lēmumu to sakārtot līdz galam. Un es negribu šo teikt tikai kā tādu tekstu. Es zinu, ka tas nav viegli, bet būsim reāli. Tie, kuri iegulda savā sāpē, savā risinājumā, savās pārmaiņās, tie ļoti daudz iemācās. Pēc tam var izjust augļus, palīdzēt citiem līdzīgā tematā. Un man patīk uz to paskatīties tā. Ja cilvēku, piemēram, satrauc viņa vidē finanses, viņš it kā mēģina kaut ko uzlabot, kaut ko interesējās, bet tā, knapi. Bet ir cilvēki, kas tam pievēršās gadu, 2, 3, tik cik vajag. Un tad, kad viņi iemācās parūpēties par savām finansēm, viss, viņiem par to vairs nav jāraizējās. Tā ir atrisināta lieta uz nākamajiem 60, 70, 80 gadiem. Un tas pats ir par attiecībām, veselību, vidi. Tātad, vēlreiz, sakārtojot fiziskajā realitātē savu vidi un ieguldot tajā tik laiku, cik vajadzīgs, miers nāks kā dabiskas sekas. Ja tev tajā ir vajadzīgs dziļāks atbalsts, droši var vērsties pie manis individuāli.